Today I'm gonna tell you guys a story. Un šodien es vēlos jums padalīties ar kādu stāstu no savas dzīves. And it's actually a story that my dad told me. Un šis stāsts vispār ir stāsts, ko mans tēvs pastāstīja man. Something that happened to him. Kaut kas notika ar viņu. Yeah. So basically one time when my dad was young. Kādreiz, kad mans tēvs bija jauns. When him and my mom had just gotten married. Kad viņi tikko apprecēti ar manu mammu. My mom was pregnant. Mana mamma bija stāvoklī. And she had really bad pregnancy cravings. Un viņai bija tā, ka viņa what were they at that time? At the beach? Or were they at the beach? Island. Tā kā viņi bija uz kaut kādas salas, un manai mammai, tāpēc, ka viņa bija stāvoklī, viņa tikko apprecējušies, viņai bija tie, kā saka, tās angliski cravings. Latviski, Andra? Tā kā, kad sievietes ir stāvoklī, spēj kaut ko sagrib ļoti to ēst. Kā ir latviski? Kārīgi, jā, kaut ko man gribās. Jā, kāri tāda, ļoti stipra kāri viņai bija. And my dad was a fisherman, so he had a boat because they lived on an island. Un mans tēvs bija tajā laikā zvejnieks, un viņam bija laiva, tāpēc, ka viņi dzīvoja tajā laikā uz salas. So she really wanted kebab. Un viņai bija kāra pēc kebaba. Ļoti gribēja kebabu. And it's a small island, so they didn't have it on the island. Un tā bija maza sala, viņiem nebija kebabs uz salas. So my dad had to take the boat to another place. Un manam tēvam bija jāņem laiva, jākuģo uz citu salu, lai dabūtu kebabu. But the thing is, there was a storm outside. Un problēma bija tāda, ka tajā laikā arī bija vētra ārā. But my dad, he did it anyways for my mom. Bet mans tētis tik un tā to darīja mans mammas dēļ. So he took his small motorboat. Un viņš paņēma to, zin, to mazo laivu, vai vienu motoru aizgribē. Viņš paņēma to laivu. And he went out to sea in like big waves, 2 meters. Un viņš paņēma to laivu, sāka kuģot, un bija nenormālākā vētra, nenormāla augsta viļņa un tādā garā. Viņš tik un tā vēlēs dabūt to kebabu priekš savas sievas. And while my dad is driving, actually the waves are too big. Un kamēr viņš šajā jūrā brauc uz citu salu, tie viļņi ir pārāk lieli priekš šīs mazās laiviņas. So he actually falls overboard. Kas notika tas, kad tā laiva tika apgriezta riņķī, un viņš iekrita jūrā. And it was late at night, it was dark, and the boat went away. It like kept driving. Bija diezgan tumšs tajā laikā, bija arī kaut cik kā vakars, un bija tas, ka tā laiva bija aizpildējusi projām, un viņš bija viens pats jūrā palicis. So my dad is left at sea, completely alone in the darkness. Mans tētis bija atstāts jūrā, vētrā un tumsā, pats par sevi. Neviens nezina, ka viņš tur ir kur. And during this time, he didn't know what to do. Un tajā laikā viņš nezināja, protams, ko dara. And he could actually hear the devil telling him, "You're going to die." Viņš teica, viņš dzirdēja tā kā fizisks vārdus, ka tu šodien nomirsi. And my dad, he was like, "No, I'm not going to die today." Un viņas tēvs bija ļoti iedarbīgs, viņš stāvēja tā pretī, viņš saka, es nemiršu šodien, es dzīvošu, es stāvēšu. So he like took all of his clothes off. Viņš noģērbās turpat jūrā. And he was looking for some light so he could like swim that Viņš direction. vienkārši meklēja kaut kādus maz gaismas, lai viņš zinātu, kuru pusi spēlēt viņam. And during this time, he could still hear the devil like, "You're going to drown, you're going to die." Un visā šajā procesā, kamēr viņš cenšas izdzīvot, viņš dzird tās sliktās domas, kas cenšas tā kā demotivēt tā teikt viņu, ka tu nomierisi, tu netiks tālāk nekur tādā garā. But my dad, he was dedicated, and he was swimming towards the light, and he finally reached the shore. Un mans tētis, viņš bija paņēmis šo mērķu, viņš peldēja un viņš cīnījās par savu dzīvību. And when he finally reached the shore, it was like belly, like mountains. Yeah. And he was like pulling himself up, so he was like bleeding everywhere. Un tā kā viņš beidzot tika līdz salai, tur bija tā, ka tur nebija tikai smils, bet tur bija klints, tāpēc, ka Skandināvija, un viņš viņam bija jāvelk augšā pa tiem akmeņiem, un viņam sāka asins tecēt pa viņu ķermeni. And then he found a house, and he like knocked on the door. Un tad viņš atrada māju un klauvēja pa durvīm. And the guy that opened, he
passed out. Un tad tas vīrietis, kas atvēr šīs durvis, viņš vienkārši noģība, viņš redzēja, kā viņš izstās visam asinīgi, un viss, pārgriezts ir. Yeah, but then my dad eventually got home again, and his mom was very mad at him. Un beigās pēc kāda ilga laika viņš beidzot tika mājās, un viņa mamma bija ļoti dusmīga uz viņu, tas viņa vēl nezināja, kas notika. And he actually still got the kebab for my mom. Un jā, viņa bija ļoti dusmīga, tas viņš bija pazudis vairākas stundas, nezinu, viņiem neko neteica, neko tādu, un beigās viņš tik un tā atnāca ar to kebabu priekš viņas. But I think it's like a very great story that faith is stronger than the devil. Es arī domāju, ka šīs stāsts ir ļoti stiprs un rāda mums to, ka ticība ir daudz stiprāka nekā Sātans. Because I think that if my dad didn't have God at the time, he would have drowned. Tāpēc es tiešām ticu no savas sirds, ja manam tēvam tajā laikā viņš nebūtu ticīgs vīrs, es domāju, viņš jau vienkārši padevies tajā jūrā moslīdis jau. So that's kind of like the message that... Šis stāsts, ko es vēlos ar jums šodien padalīties par to, ka stāvēt ticībā, cīnīties. Arī, ka jūs stāvēt ticībā, ir jācīnās tik un tā. Okay? Apstāties, vairākiem cilvēkiem Bībelē arī. Dievs viņiem varbūt runāja, dev viņiem autoritāti un viss tādā garā, viņiem tik un tā bija jāiet ticībā un jācīnās. Apstāties Pāvilu, kā bija, Dievs viņam apsolīja, ka viņš redzēs ķēniņu, vai ne? Un tad viņi brauc ar to jūrā, peldēja ar kuģis saplīs, viņi tur aizpeldējas to salu, tas ir vienlaikus notika. Salā viņš uztais uguni, čūski iekoši. Tu bija tik daudz lietas, kas ar viņu notika, kas mums šis nav pa tēmu, bet kas man likās interesanti, kāpēc Pāvils nenorēģēja, ka viņam čūski iekoda, tas, ka čūski bija indīgi, viņam bija jānomirst. Tāpēc cilvēki sākumā teica, kā tu teici sākumā par viņu, ka viņš grēcīgs cilvēks, ka viņš nomirst, un pēc kāda laika, kad viņi redzēja, ka viņš nemirst, viņš Dievs ir ar viņu. Kā viņi pārmainīja domas. Bet kāpēc es ticu, ja Bībelē saka, ka vienkārši Pāvils nokristīja čūsku un viņi bija projām. Kāpēc es ticu, kad Pāvils baigi nenorēģēja, vai arī kad jūrā, kad tas kuģis sabrauka, viņš baigi nenorēģēja, tāpēc, ka viņam bija vārds no Dieva, ka viņš satiks ķēniņu. Lai kas arī notiktu, lai viņam čūski iekoši, lai kuģis saplīst, lai visa zeme saplīst, viņam bija vārds no Dieva, no paša tēva, ka viņš satiks ķēniņu. Tā kā nekas viņam nevar notikt, līdz viņš izdara to. Pēc tam var mainīties, bet līdz tam viņam ir vārds tos no Dieva, lai kas viņam būtu priekšā būtu, viņš cīnījās, viņš peldēja, viņš strādāja, tas pats arī mums. Bieži vien mēs saņemsim vārdu no Dieva, lai kas būtu, lai cilvēki būtu pret mums, ģimene būtu pret mums, lai valdība var būt pret mums, cietumā mums varbūt ir ielikt. Bet ja Dieva vārds stāv, tu neviens nevar izkustināt. Tas arī nāks pie dzīvības. Dieva vārds nāks vienmēr pie dzīvības. Thank you. Paldies. Jā, un teikt, Livija? Oi, gribēju ko pateikt vai? Nē, es varu mikrofonu. Jā, ka teikt. Un meitenes vispār, viņas visi iet Bībeles skolā. Livija, Ellen un Kaja. Kaja ir no Norvēģijas, Ellen ir no Zviedrijas, Livija arī ir no Zviedrijas. Okay. Un viņas visi šobrīd iet Bībeles skolā vienā gadā, vienā klasē. Okay, yeah, so like he said, I'm going Bible school. Kā jau viņa saprot latviski, viņa teica, kā jau Denis teica, es eju Bībeles skolā. Yeah. Yeah. And I haven't really prepared anything, but God will speak. Viņa saka, es esmu kaut cik sagatavojusies, bet Dievs runās ar mani. So I'm also actually gonna share a story from my life. Un es vispār arī šodien būtu dalīšos ar stāstu. About a time when I got healed. Ar vienu reizi, kad es tiku dziedināts. Andra, Sāra, jūs varat nākt lūdzu priekšā apsēsties? Jūs man palīdzēsiet tulkot, man ar tulkošanu tā bišķi grūti. Andra, tu man ļoti daudz vakar palīdzēji. Sāra? No, you said they're going to help me translate, because sometimes I forget words. Okay, paldies. Okay, turpinām. So this was, I think it was 3 years ago. Šis notika 3 gadus atpakaļ. I was first year in gymnasiet. Es biju pirmajā gadā Bībeles skolā, bet vidusskolā. Yeah. On the
fall. Un rudenī? Rudenī? And I went to boarding school. Es aizgāju uz tā kā internātu skolu, tā teikt. So I lived there at the time. Es dzīvoju tajā laikā tur. And one time me and my friend, we sat and ate in the matsal dining. Jā. Un vienreiz es ar savu draudzeni, mēs sēdējām ēdnīcā un ēdām. And out of nowhere I got this weird feeling in my face. Un ne no kurienes vienkārši sajūtu šo ļoti dīvainu sajūtu man sejā. On the left side of like my cheek. Kreisajā pusē tā kā mans vaigs. And my friend, she looked at me and she was like, something is wrong with your mouth. Un mans draugs apstājās man, viņš saka to, ka kaut kas nav kārtībā ar tavu muti. Like I got paralyzed in half of my face. Un kas notika, viņas tika paralizēta, pusi viņas seļņaši bija paralizēta. And I was like I didn't know like why, because it came from nowhere. Un viņi nesaprata, kāpēc, un vienkārši nekas iepriekš viņas tāds nav bijis, un vienkārši no kurienes pēc viņa bija seja paralizēta. So we went up to our room and I called my mom, she's a nurse. Un es uzgāju augšā savā istabā un paziņoju savai mammai, tāpēc, ka viņas mamma ir medmāsa. Yeah, and she's my mom, so obviously I called her. Un tāpēc, protams, tā ir mana mamma, tāpēc arī viņai pazvanīju. And she was like, yeah, you have to call 1177. It's like. Un tad man mamma teica, ka paziņos 112. So we called them and they were like, no, I don't think they answered. Like I called a few times and it was like they didn't. Un bija tā, ka es viņiem paziņoju vairākas reizes, un es neatbildēju balsu. And I talked to the woman working, like the boarding school who worked. Jā. Un es parunāju ar medmāsu, kas mums bija skolā tur, uz vietas. And she was like, we have to call 911. Un viņa teica to pašu, mums jāzina 112. Because being paralyzed is like really serious. It can be something with your brain. Tāpēc, kad paralizēts sēdes ir ļoti nopietni, un mēs nezinām, kā mums jāsaprot ātri, kas ir pa vainu, kas notiek. So we called them and they were like, I just had to say that I was paralyzed in like half my face, and they were like, we're gonna send an ambulance. Un tagad es pateicu viņiem, tu pēc ambulances to, kad man ir paralizēta seja, ambulance atbildēja viņai, kad mēs jau izsūtījām ekipāžu, kad tev darīja savāks. And I was like, what? Because I didn't think it was that serious. So I was like, I'm fine. It's just like my face is just. Tajā brīdī es nesapratu, kas notika, man bija tāds, es neko nejūtu, seja paralizēta, es nedomāju, tas tik nopietni. But we went into the emergency. Un mēs aizbraucām uz akūtu palāti. And like the doctor started doing tests on me, and I had to do the MR. Doktori sāka testēt mani. And they didn't find anything. Un viņi neko nevarēja atrast. So I was in the hospital on Wednesday and Thursday and Friday. Viņi bija 3 dienas slimnīcā. Like I went home and slept because my dad came and picked me up, and then he drove me every day. Bija tā, ka viņi bija 3 dienas slimnīcā. But then the weekend came and they were like, there's nothing more we can do until like Monday. Un pēc 3 dienām viņi pēc to, ka tur neko mēs vairs nevaram izdarīt, vienkārši jāgaida līdz pirmdienai. But they said, like, if it gets worse, if I get a headache or if I start puking or if something happens, then you have to come in immediately. Un viņi teica, ka ja kaut kas notiek nopietnāk, ja tur galvas sāpes, tāds vēmts vai kaut kas tāds, tad tev jānāk obligāti uz šejieni. So on Saturday, I got a really bad headache. Un sestdienā man nenormāli sāk galvas sāpēt. Like, and I was like, oh. And mom said, oh, then we have to go in again. Un tad man mamma teica, ka mums saka jābūt slimnīcu. And I was like, no, I don't have the energy to do that. I really don't want to. Un es vienkārši negribēju, man nebija enerģijas, un es negribēju braukt slimnīcu. And I was like, can you just pray for me? Man bija tāds, es vienkārši paprasīju, mam, tu vari vienkārši palūgt par mani? Because I think they had prayed for me, but just like, oh, yeah, I don't know. I didn't really think that I could get healed. Like, protams, man vecāki ir lūguši par mani iepriekš, bet nebija tā, ka man bija baigā ticība par dziedināšanu, vienkārši tajā brīdī es ļoti negribēju braukt slimnīcu, tāpēc man bija tāds, ok, mamma vienkārši palūdz par mani. But now I was really desperate. I was like, I just want this to go away, because I don't know what it is. Bet šajā brīdī es biju tik ļoti izmisus, un es tiešām gribēju, lai šis viss aiziet projām. So mom and dad laid their hands on me and they prayed. Un man mamma un tētis uzlika savas rokas uz manis un lūdza. And the headache just disappeared. Un šīs galvas sāpes, stiprās galvas sāpes vienkārši pazuda tā te. And
I said to Mom, I was like, oh, the headache is gone. Un es pēc mammai, mans galvasāpes ir prom. And she was like, what? Your mouth? It's normal. Un viņa saka, tāpēc, ka viņa sevi paralizēta, viņa, kā viņa lūp, viņa var runāt, bet viņa lūpas nekustos, ja? Sapratāt? Un viņa pēkšņi mamma saka, tev mute kustās, tev seja kustās. So, I got healed. Es tiku dziedināta, vēl, protams, nezinām kādēļ, kas notika, bet viņa tika dziedināta. And though because I really believe, like, I want to be healed, and yeah. Un es tajā brīdī tiešām ticēju to, ka es gribēju un es ticēju, ka es tikšu dziedināta. So I still had to go to the hospital on the Monday. Un man tik un tā vajadzēja pirmdien braukt uz slimnīcu. And the doctor was like, what? Like, he didn't understand anything, and me and my mom told him, like, yeah, we're Christians, we prayed, and she got healed. And he was like, what? That's not possible. Un pirmdien, kad doktors man satika, viņa taisa tos testus un visu to, un tad doktors vienkārši saprata, kas viņai notika, kad viss labi palika. Un viņi paskaidroja to, ka viņi ir kristieši, kad mamma ar tēti palūdza, protams, doktors bija izmisumā, viņš tas nestrādā. So like in my doctor journal, it says, they said that they prayed for her and God Viņas tajā žurnālā, kā katram cilvēkam tas žurnāls, kas ir noticis, viņa žurnālā reāli ierakstīja to, ka viņas vecāki lūdzu par viņu. Yeah. So I really believe that God can heal everyone, because He wants to heal us. Un es tiešām ticu, ka šajā vietā, un ka Dievs vēlas katru no mums dziedināt un staigāt dziedināšanā. We just have to, like, in our hearts and like really believe that He wants to heal us. Un And mums that He can heal us. vienkārši sirdī ir jātas, tiešām no visas sirds, ka Dievs grib mūs dziedināt un ka Viņš jau ir dziedinājis. Because before we prayed, I really had doubt, and I was like, no, how could God heal Protams, me? iepriekš, kad mēs lūdzām, bija ļoti daudz raizes, bet nepārliecinātības sirdī. But He really, like, yeah, I have a Bible verse. Un man ir Bībeles rakstvieta. It's Isaiah 53. Tas ir no Jesajas grāmatas, tūlītās, Jesajas 53. Should I read it? No 5. līdz 9. pantam. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, un viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Andra, par ko šī rakstiet runājas? Tas ir šovienreiz. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, un viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Par ko runā? Bet kurš? Amen! Un šī grāmata rakstīja vairākus 100 gadus, kad man, cik bija 600 vai cik bija? Ap 600 gadus pirms vispār Jēzus bija dzīvs un atnāca uz šīs zemes. Iedomājieties, tas ir vēsturisks fakts. Un jau Jēzus runā par to, ka būs Jēzus, kas atnāks un dziedinās. Amen! Just some update. Yeah. So Jesus, He has already died for like all of our diseases and all of our sicknesses. Jēzus jau ir nomiris, jau 2,500 gadus atpakaļ, jau nomir par visu un dziedināja mūs. And also in Psalms 103. Un arī Psalmos 103. Verse 2 and 3. Psalmi 103, 2 un 3. Teici to kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. So He heals all of our diseases. Viņš dziedina cik daudz? Viņš dziedina ko? Visu, ja? Viņš dziedina ko? Visas tavas vainas, bez izņēmumiem. Yeah, not just some or sometimes, but always. Nevis kādreiz un dažreiz, nevis svētdienās, nevis trešdienās, bet katru dienu mēs staigājam tajā. We just have to keep on standing in our faith and believe that He wants to heal us. Mums vienkārši jāstāv ticībā un jāsaprot to, ka Dievs vēlas mums dziedināt, viņš ir mūsu dziedinājis, mums ir vienkārši jāpaņem tas. Amen. No?
Čau! It's one of the few words I learned. Tas ir viens no dažiem vārdiem, kas es iemācījos latviešu valodā. I also learned ar labu nakti guli labi, but that's Es arī iemācījos ar labu nakti guli labi. working on it again. Strādāju pie latviešu valodas. Okay, so I'm going to share a little bit of my testimony. Es vēlos padalīties nedaudz ar savu stāstu. Yeah, because we are humans, right? And I think that at some point of our life, we always put something higher than God. Un mēs esam visi cilvēki, un es domāju, gandrīz katrs, vai arī katrs, kādreiz savā dzīvē uzliekam kaut ko citu augstāk par Dievu. Yeah, so I grew up in a Christian family Es uzaugu kristiešu ģimenē with a brother and my mom ar and manu dad. māsu, mammu un tēti. And I'm used to, like, we always go to these Christian camps, and yeah. Un tas vienkārši, mēs vienmēr braucam uz šiem kristiešu nometnēm un tādā garā. And my mom actually is a leader of the Sunday school. Un mana mamma arī ir līdera svētdienas skoliņai. So I've been really marinated in the like Christian life from a very Es young age. esmu marinēta, tā teikt, kristiešu pulkā, tā teikt. Yeah. So actually, when I was a kid, I was watching this program, and I thought that like everyone was Christians. I was like talking with my friends, and I was like, what? Like when I got to know that people that actually were not Christians. Tāpēc, ka viņi apkārt bija tik daudz kristiešu tādā garā, un viņi arī skatījās šīs kristiešu programmas tādā garā, un kad viņi runāja ar dažiem no saviem draugiem par kristiešu lietām, viņiem bija šoks to, ka viņi saprāta bija, likās, ka visi pasauli ir kristieši. Viņi runāja ar saviem draugiem, izrādās, ka tie netic. Yeah. So, and everything was good until, or life was good, but then I started middle school. Dzīve bija ļoti laba, un tad es aizgāju uz vidusskolu. And it's something I think that it's not so easy. Like the parents can prepare for life, but when you actually get into those circumstances with like friends and partying and stuff, it's like, yeah. Zinu, vecāki var tā kā sagatavot tev priekš kā jaunekli. Vecāki var tev sagatavot priekš šīs dzīves, tev mācību tādā garā, bet kad tu esi tajā kārdinājumā iekšā, kad tu esi tajās, piemēram, ballīdēs tādā garā, tad paliek daudz grūtāk. I don't know, it's like how it is here. It's probably kind of similar, but like when you're young, it's like, or when you're becoming a teenager, it's like so much pressure on like looks or like being popular or like having like a boyfriend or all of these things. Un es nezinu, protams, kā ir šeit, bet es domāju, ka šeit ir ļoti līdzīgi, bet arī, kad tu esi jauns, tev ir ļoti daudz spiediens, ka tev jāizstās specifiskā veidā, ka tev jābūt puisim, draudzenei, draugam, tāds statusam jābūt. Yeah, so I was calling myself a Christian and I was going to like church every week. Un es saucu par kristieti, un es arī gāju uz draudzi katru nedēļu. But at some point I started to hang out more with my non-Christian friends than my Christian friends. Un vienā brīdī es vienkārši sāku būt kopā vairāk ar saviem nekristiešu draugiem nekā kristiešu draugiem. And like it forms you over time, even though you don't think about it. Un taisnība ir tāda, ka tas tevi veido. Tu domājat vai nedomājat par to, bet godīgi sakot, tavi draugi veido, kā Bībele saka, staigāji gudro, kļūsi gudrs, un slikta kompānija samaitā labus likumus. So I started to go out on parties and stuff. Un es vienkārši sāku ballēties un tādā garā. And I started to put my value in like the attention I got from boys or my Un friends. es sāku likt tā kā savu identitāti tajā uzmanībā, no ko es dabūju no citiem puišiem un no draugiem. Yeah, and I also like in all of this, you don't want your like parents to know that you're out partying, so then you're ending up lying as well. Un, protams, kad es tajā, tas tā kā rāds apmēram, tas, kad, protams, negribu, lai tā vecāki uzzinātu, ka tu tur ballējies un tādā garā, tad tev arī jāsāk melot. Tas tā kā tu sāc vienā vietā tu sāc grēkot, un tu, protams, sāki grēks vienkārši iet pārņem visu tavu dzīvi. Yeah. And yeah, it happened over time, but still I went to church on Sunday and then I was out on like Saturdays. Un es tik un tā gāju svētdienās uz draudzi, pēc sestdienas vakarā, protams, biju ballējusies. And to your parents, it is so much easier to lie to your parents than what you maybe think. Un melot vecākiem ir daudz vienkāršāk nekā varbūt jūs iedomājaties kā vecāki. It is sad, but it is the truth. Tas ir žēl, bet taisnība tā ir, vecāki tic ļoti bērniem. Yeah, and yeah, and then I started to like I was
putting so much value in like guys, and I just like always wanted to be comforted in like having someone to talk with or hang out with, or like, you know, what happens when you go to parties. Un es liku ļoti daudz identitātes citos cilvēkos, tīpaši, ko puiši par tevi saka un tādā garā, un viņi no tā kā dabūja savu drosmi, tā teikt. And at the same time, this creates so much room for the devil to like speak lies over your life. Bet tajā pašā brīdī šīs lietas arī atver tik daudz liels durvis priekš Sātana pār tavu dzīvi. Tāpēc kā, ka Dieva vārds nekad nemainās. Dievs saka, tu esi mīlēts visu savu dzīvi. Ko tev citi cilvēki saka, tas ir mainīties katru dienu, un tad beigās tev nav stingri pamats vairāk. Yeah, because it's not like we don't know ourselves when we do wrong things, because we do know it ourselves really well. So, but at the same time, it just creates an even bigger room for the devil to like actually like speak down you, and then you don't want to come to God. Un ir problēma ar tādu, piemēram, tīpašais kristietis, tev ir kāds, tev svētās garsteikšana, kas tev saka to, ka tev dari nepareizi. Vai kad turpini staigāt tajā grēkā un viss tas, un kad tu zini, ka tu dari nepareizi, tu vienkārši Sātans to izmanto un vēl sāk tev kā spiest uz leju. Tāpēc, ka tu zini, ka tu dari nepareizi, un viņš liek to vainas sajūtu arī tev virsū. So fast forward, it ended up that I actually stepped over some lines that I never thought I would do as a Christian. Un iesēt tālāk, un es pāršāvu pāris strīpām, kurām es nekad nebiju domājis, kā es kā kristieti darītu. And then we came to, it was a summer camp, a Christian summer camp that I went to. Un tad bija... Or wait, no, and the day before the summer camp. Vienu dienu pirms vienas tādas nometnes vasarā. I actually had a birthday, and my friends were hosting a party for me. Un vienu dienu pirms šīs kristiešu nometnes man bija dzimšanas diena. Un mani draugi uztaisīja ballīti priekš manis. One thing I'm very happy for is that God really protected me when it comes to drinking, because I actually never did it, even though it was so available. Viena lieta, kas es tiešām pateicīgi, ir tas, ka Dievs man tiešām pasargā no alkohola, kad nesos to, kas gājas ballītēm, es nekad nedzēru. So, but anyways, I was sitting there in the party, and you know, it's such a bad music and lyrics and stuff. Un, zini, tu sēdi tajā ballītē, tur ļoti daudz dziesmas, ļoti daudz sliktas lietas tur notiek. And then I was just sitting there in a chair, and I was just staring out in the room. Un sēdēju šī krēsla ballītē, vienkārši skatījos taisni vienkārši. And I was just thinking, I was like, what am I doing? Un vienkārši domāju pēc sevis, ko es par daru ar savu dzīvi? Like, this is not the life I want to live. Like, šī nav tā dzīve, ko es vēlos dzīvot. Like, it gives me nothing. I'm just sitting there, like, people are just hooking up, like, having sex with each other, like, animals everywhere, and... Un vienkārši saka to, ka tā kā, šī nav tā dzīve, ko es vēlos dzīvot. Cilvēki vienkārši bučojās un vienkārši, tā kā dzīvnieki, vienkārši dzīvo priekš sevis, tā teikt, tur seksojās pa labu, pa kreisi, tieši vispār filtra nav. And then I just really prayed to God, and I was like, God, I don't want to be here, and I knew that the day after I was going to the camp. Un tad vienkārši lūdzu pie Dievu, un viņi teica Dievs, es nevēlos šeit būt. And then it was this Sunday meeting where there was some girls that actually shared about like what I was struggling with in my life. Un tad bija svētdienas dievkalpojums tajā nometnē, un ka pāris mēnešus bija dalījušās ar kaut kādām lietām no viņa dzīves un arī vienkārši no Bībeles, un viņi saprata to, tas ir runā uz viņu. And then I actually dared for the first time to also open up to someone about the dark secrets that I had. Un tad pirmo reizi dzīvēs arī uzdrošinājos runāt par šiem noslēpumiem un šīm sliktām lietām, ko es esmu darījis ar kādu citu, padalīties ar kādu citu, par ko es esmu darījis. Yeah, because she was not judging me. She was only like, yeah, she was just there with like. Un šī meitene, viņa vispār man tā kā nevainoja, un viņa vienkārši bija tur ar mīlestību un ar saprašanu. That is also one thing. It's so easy for us Christians to just point fingers at people. Un ļoti viegli mums kā kristiešiem ir rādīt pirkstu uz citiem cilvēkiem. Yeah, everyone does it all the time, like in our minds or we speak to people. Un taisnība tā, ka mēs bieži vien kā kristieši to darām, nepamūnot varbūt kā doma aiziet, kaut kas tāds, salīdzina ar cilvēkiem, kaut kas tāds. So yeah, but anyways, at that time I actually like, she just prayed over me and stuff, and we just like, yeah. Un tajā reizē šī meitene palūdz par mani. And I just really, like, it kind of just started like a healing process over my life. Un tā reize tā kā sāka šo dziedināšanas procesu manā dzīvē.
But then I also understood that I've been putting like my identity in other things like guys. Un tad es arī sapratu, tajā reizē es sapratu to, ka es savu identitāti biju likusi nepareizajās vietās. Yeah. And yeah. I think we all at some point, like I said, put our identity in other things than God. Un kā es arī iepriekš teicu, to, ka mēs kādreiz dzīvē mēs uzliekam, piemēram, citas lietas, vai mums identitāte nāk no citām lietām, nevis no Dieva. In my case, it was like guys and partying. Priekš manis, piemēram, tas bija puiši, ballītes, vienkārši ko apkārt cilvēki par mani domās. But for you, maybe it might be money or family or friends or a career or a hobby. Priekš tevis tas varbūt būs profesija, nauda, mašīnas, vienalga. Yeah. But I believe that we all can be set free. Es tiešām ticu, ka mēs katrs varam tikt brīvi. So, yeah. If there's anyone here that has any like prayer requests or anything, or that wants to be healed, like if anything spoke to you about what like the other girls talked about. Ja te ir kāds, uz kuru kaut kas uzrunāja par to, ko meitenes dalījās šodien Dalagrā, vai arī vēlaties saņemt lūgšanu vai dziedināšanu, mēs varam aizlūgt kopā. Then we would like to pray for you today. Mēs vēlamies palūgt par jums. Yeah. Amen. Taisnība, ja viņi saka, bet atkal, tur nekas nav tāds speciāls par šīm meitenēm vai par mani. Tāpēc, ka Bībele attiecās uz visiem. Īsiem, gariem, brunmatainiem un zeltmatainiem. Vienalga. Visiem. Un šī autoritāte ir priekš mums visiem. Vienkārši tas atkal, vai mēs pieņemsim to, vai mēs arī staigāsim ar to. Kā es arī vakar runāju jauniešiem arī, ka mums ir viens tas, protams, ka Dievs mums devis solījumus, Dievs mums dod daudz dažādas lietas, bet arī mums ir kaut kas jādara ar to. Mums ir reāli jāņem atbildība par savu dzīvi, jāņem atbildība, jādara kaut kas ar savu dzīvi, nevar vienkārši slaistīties un neko nedarīt un prasīt no Dieva tur dažādas lietas, bet tiešām ir jāstrādā. Okay? Amen. Varbūt kāda no jums ir evanģelizācijas dāvana, bet jūs nekad neiziesiet ārā, tad dāvana vienkārši nomirs ar jums kopā. Ja? Katra no mums ir kaut kādas dāvanas, mums viņās jāstrādā, jācenšas un tādā garā. Amen. Ja? Amen.